Lūgšana par draudzi. Draudze ir salīdzināta ar Kristus līgavu, cik tā viņam ir dārga un vērtīga. Ja jau Jēzum tā ir tik īpaša, tādēļ mums vajadzētu par to lūgt ikdienā. Dievs mūs aicina būt dedzīgiem un aktīviem par Dieva namu, kas ir mūsu draudze. Pašos draudzes iesākumos draudze ļoti rūpējās par saviem draudzes vadītājiem. Šodien lielākā daļa uzskata, ka mācītājam ir jārūpējas par draudzi, un draudzei nav nekādas atbildības par mācītājiem, jo nav īpaši intereses, kāda ir tad atbildība mācītājiem un viņu vadītājiem. Lauzīsim šo stereotipu, jo ik katrs viens mēs esam atbildīgs par draudzi un tās vadītājiem un darbu, ko tā dara. Jo Dievs katru ikvienu ir iecēlis noteiktam nolūkam un funkcijai. Ļoti bieži tie, kas jau ir kalpošanā, uzņemas arī tās funkcijas, uz ko Dievs nav viņus aicinājis, jo trūkst atsaucīgas sirdis, kas to varētu darīt. Viens no svarīgiem atbalstiem ir lūgšanas, kā mēs lūdzam par draudzi un tās aktivitātēm, kā arī par tās garīgajiem vadītājiem. Ja mēs mīlam Dievu, tad arī mēs mīlēsim draudzi. Tad, kad tu lūdz par draudzi, tu uzņemies garīgo atbildību, un tas liecina par tavu garīgo briedumu, ka tev nav vienalga, kas notiek Dieva darbā. Ne tikai pieaugušie var lūgt par draudzi un tās vadītājiem, mēs to varam arī mācīt bērniem un jauniešiem. Garīgajiem vadītājiem ir ļoti nepieciešamas mūsu lūgšanas, aizlūgšanas un iestāšanās, jo viņi ir kaujas pirmajās rindās, un viņiem ienaidnieks uzbrūk pirmais, jo viņiem ir misija vest draudzi kā Dieva armiju šajā pasaulē, lai vestu labo ticības cīņu. Pat Pāvils lūdza, lai draudze lūdz par viņu, lai atvērtos durvis evaņģēlijas sludināšanai. Tas nav vienkārši uzdevums, lai Dieva gars varētu lietot viņa muti, lai pasludinātais vārds tiktu izteikts ar spēku. Jau tāds vīrs, kā viņš lūdza, lai draudze lūdz par viņu, cik daudz vairāk mums ir jālūdz par mūsu garīgajiem vadītājiem, kas mums sludina evaņģēlija vēsti, ka draudze varētu baudīt mannu no debesīm, un ne tikai draudze, bet arī apkārtējie ikdienā, jo draudzes vadītāji ir tādi paši cilvēki kā visi citi, tikai viņi tiek skatīti sabiedrībā caur lupu. Caur lūgšanu mēs varam apstādināt visas asās ienaidnieku bultas, kas cenšas izjaukt Dieva darbu un kalpotājus apstādināt. Tādēļ mums ir jāņem nopietni kalpotāja vārdi, ja tie aicina uz lūgšanu par kādu situāciju, projektu, kalpošanu vai par viņiem pašiem, jo viņi apzinās situācijas bīstamību, jo mēs izcīnām uzvaras vispirms garīgajā sfērā. Pēc tam fiziski. Mēs varam lūgt arī mēlēs, jo mūsu lūgšanas mūsu valodā var būt limitētas, bet gars zina visas lietas. Tas tādēļ iestāsimies lūdzēju kara rindās. Lūgšana ir ļoti stratēģiska, mērķtiecīga. Reizēm kalpotāji mācītāji nevar visu saprast vai izjust, tādēļ nepieciešami lūdzēji, kas var satvert brīdinājumu, vārdus no Dieva un var laicīgi brīdināt vai iestāties lūgšanā, aizlūgšanā un proklamācijā pret šo garīgo uzbrukumu. Katrs ik viens mēs esam aicināti, lai būtu Dieva gara lietoti. Draudze ir viena miesa un katram ir kāds uzdevums, tādēļ mēs viens otram esam nepieciešami ar dažādām dāvanām un talantiem. Tad, kad tu ko nojaut vai saņem garā vai vīzijā kādas lietas, ir svarīgi, ka tu reaģē momentāli, laicīgi, lai stātos tam pretī, apstādināt šo uzbrukumu, lūdziet un neatlieciet uz vēlāku laiku, lūdziet ar spēku un ticību un nekavējoties, pieaugsim garīgi. Patiesībā katru nedēļu mums vajadzētu lūgt, lai mūsu mācītājs saņem vārdu, kas ir mums vajadzīgs,
to, ko viņš sludina. Tas var palīdzēt mums progresēt garīgi, daudz ātrāk un spēcīgāk. Ņemsim atbildību arī mēs par draudzi un lūgsim kopā. Mans Tēvs, es vēlos lūgt, ka Dieva valstība iet plašumā šeit uz zemes. Mēs esam nodalīti priekš Tevis, lai lūgtos un iestātos. Mēs neesam parasti, bet mēs esam izraudzīti, glābti priekš Dieva valstības. Mēs esam izredzēti priekš Tavas valstības. Mēs esam svēti Tavu izlieto asiņu dēļ, jo esam saņēmuši Tavu piedošanu. Tā ir liela žēlastība, ka varam būt Tev derīgi un Tev kalpot. Tas ir pagodinājums. Tas ir pagodinājums, ka es esmu Dieva bērns, veidota pēc Tavas līdzības un attēla. Cik liela ir Tava žēlastība, ka es varu sēdēt ar Tevi, Jēzu, kopā debesu valstībā. Paldies, ka Tu esi man devis varu pār ikvienu valdību un varu, pār sātanisko varu un spēku. Tu esi man devis autoritāti, garā staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieku spēkam. Dievs, tā ir Tava griba, ka draudze ir spēcīga, tā, kas ietekmē, pasludina spēcīgo evaņģēliju vēst pasaulē. Tēvs, es vēlos redzēt, ka Tava valstība iet plašumā, caur 5 draudzes kalpošanām. Tava valstība, lai iet plašumā, caur brāļiem un māsām Kristū, dažādās pasaules vietās. Tava valstība, lai iet plašumā, caur masu mēdījiem, dažādām kristīgām organizācijām, kas ir Tevs lietotas, lai nestu Tavu vēsti un atbalstītu pazudušos, atrast patieso gaismas ceļu. Es lūdzu par katru ikvienu draudzi, ka tās ir spēcīgas, piepildīts ar Dieva garu, piepildīts ar Tavu godību, nesatricināmas ar spēku. Tās draudzes, kas atrodas grūtībās un pārbaudījumos, lai Tavs vārds ar svētā gara palīdzību stiprina un iedrošina un iet uz priekšu un atrast cerību un paļāvību uz Dievu. Es lūdzu par katru ikvienu draudzes locekli, kas ir atslābis ticībā, kas ir vājš un nespēcīgs, ka tas Kungs viņu stiprina, Tu, Kungs, pacēl un atjauno, iedrošina un dziedina sirds, atbrīvo no aizspriedumiem, Kungs, ka viņi meklē Tevi dzīvo Dievu, kas ir nemainīgs, uzticams, nesatricināms un spēcīgs, kas zina visas lietas. Tēvs, es lūdzu, ka Tu piepildi katru ikvienu ar Tavu klātbūtni, lai Tava svētā gara strauma pārklāj Tavu draudzi, būt savu garu, atsvaidzini, ka tā ir dzīva, šķīsta, bez jebkāda traipa, kā līgava, aizdedzini katru ikvienu sirdi ar Tavu uguni, ka mēs degam par Tevi un Tava evaņģēlija vēsts pasludināšanu. Atjauno šo īpašo tuvību. Ja kāds ir attālinājies no Tevis, velc viņu atpakaļ pie savas sirds. Piedod, ka pasaulīgās lietas ir bijušas mīļākas par garīgajām lietām. Palīdz mums dzīvot līdzsvarā, ka mēs mērķtiecīgi ejam uz priekšu caur Tavu garu vadību. Lūdzu, ka draudzes ir spēcīgas, ka tās ir piepildīts ar vīriem un sievām, kas ir aizrautīgi, nodevušies Tev, kas cīnās kopā evaņģēlija dēļ, nevis aprunā un ķildojas, un kavē labo evaņģēlija vēsts izplatīšanos. Tavu mīlestība draudzēs, lai pieaug. Es lūdzu arī par draudzēm, kas tiek vajāts dažādās pasaules valstīs, ka Tu pasargā, ka Tu iedrošini un nekas neapstādina to darbu, ko Tu, Kungs, esi iesācis šajās vietās. Es lūdzu par draudzes mācītājiem un ganiem, kas svaigais svaidījums viņus atjauno. Dievs, tad, kad viņi atver savas lūpas, lai sludinātu un pamācītu, vārds nāk ar Tavu spēku, šī dzīvā maize, kas nāk no debesīm. Tēvs piepildi un atjauno viņus ar atklāsmes garu. Es lūdzu, ka mācītājiem ir pietiekams finansiālais nodrošinājums, kā arī ikvienā kalpošanā, lai nav nekāda trūkuma. Es lūdzu, ka Tu sūti cilvēks, kas varētu uzņemties kādu daļu kalpošanu, lai kalpošana nekļūtu par smagu nastu.
veido spēcīgas kalpotāju komandas, kam ir tāda pati vīzija, redzējums. Dievs, es lūdzu, ka jaunas draudzes tiek veidotas, daudzas draudzes tiek destītas tur, kur tas nav, tajos ciemos, lai gaisma atspīdētu tumsībā. Es lūdzu, ka tavs darbs iet plašumā caur vietējām draudzēm, ka tu pieaicini jauns cilvēks, kas vēlas iestāties kalpošanā, kas grib strādāt tavā druvā. Tu saki, ka pļaujamā ir daudz, bet trūks strādnieku. Tēvs, es lūdzu, ka tu aicini, ka cilvēki degt ar svētā gara uguni un slāpēm par tavu darbu. Pacel savus strādniekus ar dedzību, ar spēku un tavu svaidījumu, lai viņi ir piepildīti ar svēto garu un uguni. Atmodē ir jānāk par draudzi manā pilsētā un ciemā, rajonā un valstī, lai nāk tavu godība. Mēs atraisam atmodas garu pār draudzēm un valstī kopumā. Es lūdzu, ka draudze ir vienota kā viena miesa. Tā ir kā līgava, kas ir perfekta, šķīsta, ko tu nāksi ņemt pie sevis. Mēs salaužam katru spēkus, kas ir pret vienotību Kristus draudzē, Kristus miesā. Es lūdzu, ka draudze ir vienota ar Jēzu, ka tās acis ir vērstas visu laiku uz Jēzu līgavaini. Tu esi centrs visam. Kādai draudze eksistē, es lūdzu un noraidu katru kritizēšanas garu, aprunāšanas garu, skaudības garu, lai tas draudzē nepastāv, bet gan pamudināšana, iedrošināšana, aizlūgšana, mīlestība, lai celtu un iedrošinātu un pamācītu. Aleluja! Dievs, es aizlūdzu par katru kalpotāju draudzē, kas kalpo lielās vai mazās lietās. Dievs, ka tu atalgo viņu darbu, ka tu sveitī viņu namus, finanses, veselību, attiecības ģimenē un draudzē. Paldies, ka viņi ziedo savu laiku, pulsu un enerģiju, ka viņi mīl tavu vārdu, mīl tavu draudzi. Paldies tev, Dievs, par viņu uzticamību un nodošanos. Vairāk tevi, mans Dievs, šo kalpotāju dzīvēs, lai vēl vairāk viņi attīst intimitāti, tuvību ar tevi, lai dzirdētu tavu balsi, lai spiestos vēl vairāk pie tavas sirds, lai mīlestība uz tevi pieauga dienu no dienas, lai viņi staigā, māca, sludina, kalpo no spēka uz spēku, no jauna atjaunot garu dienu no dienas, lai tavs darbs iet plašumā ar spēku un tavu svaidījumu. Es to lūdzu Jēzus tavā vārdā. Aleluja! Paldies par finansiālo nodrošinājumu. Mēs noraidam trūkumu un nabadzības garu, bet sludinam pārpilnību un nodrošinājumu katrā ikvienā kalpošanas sfērā. To, ko tu esi apsolījis, tas tiek realizēts. Nav naudas vai kāds cits resursu trūkumu. Tev pieder zelts un sudrabs, tev pieder pasauli. Visu, ko tu vēlies, mans Dievs, to tu dari. Tādēļ es lieku tavas rokas uz katru ikvienu draudzi un tās kalpošanām un tās projektiem. Es tevi pateicos jau iepriekš par šo nodrošinājumu Jēzus varenā vārdā. Es lūdzu par draudzes šķīstīšanu, ka tava svētā gara uguns, lai šķīstī katru ikvienu draudzes locekļu sirdi, šķīstī un attīri, ka tavs svētums iet plašumā draudzēs, ka mēs dzīvojam tavā svētumā, tavā klātbūtnē, tavā godībā. Es lūdzu, ka tu nāc savu ļaužu vidū ar savu godību. Paldies, ka tu sūti savus eņģeļus, ka tu sūti, lai tie mums kalpotu. Es lūdzu, ka tu dari cilvēkus brīvus pasludināt tīru evaņģēliju vēsti, visur tur, kur viņi iet, lai labā vēsts tiktu izplatīta visās malās. Mēs svētījam katru ikvienu draudzi un tās kalpošanas un kalpotājus. Jēzus varenā vārdā es lūdzu. Āmen. Paldies, ka atbalsti šo YouTube video kalpošanu, to abonējot un nospiežot ikšķīt uz augšu pie katra video, ko klausies. Ja esi svētīts, tad ieraksti āmen komentāros. Tiekamies drīz!